Tad parunāsim par bezdarbu. Bezdarbs jau kuro mēnesi turpina samazināties, un nodarbinātības rādītāji uzlabojas. Un tas nav tikai dēļ sezonāla efekta, bet parādās jaunas darba vietas, vakanču skaits aug. Izbraukšana no valsts, manuprāt, turpinās tieši tādā pašā apjomā kā pagājušajā gadā. Tur nav tieši tāds efekts, kā varbūt daudz domā, kad izbrauc vairāk. Nē, tā gluži nav, tāpēc, ka ārpusē tie signāli absolūti nav iedvesmojuši, lai pat labāk dotos meklējumos darba. Daži svarīgi fakti, kas parāda būtisku progresu visās šajās jomās, un ja vēl šeit būtu marta rādītāji, kad bija pats sliktākais stāvoklis, tad tas uzlabojumi būtu vēl labāki novērojami. Tā kā, tas nozīmē, ka otrajā pusgadā būs daudz mazāks sloks sociālo budžetu, un ceļš nākošgad. Tas ir ļoti svarīgs arī brīdis. Reģistrētais bezdarbs samazinās līdz 15%, tendence stabila, vēl pāris mēnešus turpinās apmēram tādā pašā tempā. Tas samazināties varbūt pašās gada beigās mazliet, kā jau tas ik gadu ir, varbūt pakāpsies, bet tas progress ir redzams būt ievērojams šeit. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies nodarbināto skaitu, tomēr pa 22,000 ir pieaudzis nodarbināto skaits otrajā ceturksnī. Tas ir būtiski vairāk nekā tika gaidīts. Un tas atkal liecina par to, ka ekonomikā tās aktivitātes apjoms ir lielāks, un agri vēlts parādīs arī citos skaitļos, un darba meklētāju īpatsvars arī krītās, stabili kritīsies turpmākajos ceturkšņos. Nodarbinātība un bezdarbs nākošajā, ciklā, nākošajā gadā, šī gada otrajā pusē. Uzlabojumi ir gaidāmi visās jomās, nodarbināto skaits pieaugs, un bezdarbnieku un arī pabalstu ņēmēju skaits turpinās kristies. Salīdzinoši lēni pieaugs nodarbinātība, bet tomēr neatgriezniski stabili. Un pieprasījums nav tikai vien no rūpniecības vai no uz eksportu orientētu pakalpojumu nozarēm, bet arī parādās no būvniecības, turisma, tirzniecības nozarēm pamazām parādās. Tā kā galvenais ir vienoties darba devējiem, ņēmējiem, vai šīs te kvalifikācijas ir atbilstošas un tam līdzīgs jautājums risināt. Un oficiālās prognozes pat labi arī ir zemākas nekā liekas, kā vajadzētu būt tiem rādītājiem. Sevišķi krasi tas disonē ar valdības apstiprinātām prognozēm, kuras saskaņots ar aizdevējiem jūnijā, kas tika izdarīts. Tā aina bija pesimistiskāka, un acīm redzot, tagad tā situācija tāda, kad valdībai būtu tomēr jābūt tādai elastīgākai, vērojot to, kas notiek darba tirgū.